Visiem, kas vēl nav satikti šeit klātienē un arī attālināti aiz ekrāniem. Zinu, ka daudzi šo programmu ir ļoti gaidījuši. Mēs Altumā tieši tāpat. Mans vārds ir Līga Melēna, pārstāvu Altuma uzņēmumu energoefektivitātes daļu. Man pievienosies arī mans kolēģis Ārnis tālāk stāstīt par tādām tehniskākām niansēm. Kopumā tā mūsu loma šeit, šajā programmā to ieviešot, ir būt gan projektu vērtētājam no tehniskā viedokļa, gan projektu vērtētājam no tāda finanšu un apmaksāšanās viedokļa, un arī jūsu pirmajam kontaktpunktam brīdī, kad jūs sagatavojat vai īstenojat projektu. Tā kā mēģināsim jau šodien maksimāli detalizēti stāstīt visu, cik tālu mēs kopā ar ministriju esam šobrīd programmas to rāmi izstrādājuši. Dažas lietas ir vēl gana jaunas, tā kā redzēsiet, dzirdēsiet arī piebildi, ka tas vēl tiks mājaslapā līdz programmas atvēršanai. Tā kā kopīgi tad arī risināsim tos jautājumus, kas radīsies. Jā, šo jau Līva pieminēja, tātad, bet vēlreiz par to, kas vispār programmā var pieteikties un kas ir atbalstāms. Uzsvaru atbalsta programma ir komersantiem. Tātad juridiskais status komercreģistrā reģistrēts komersants, lielums nav ierobežots, visu lielumu komersanti, mazie, vidējie un lielie komersanti, bet būtiski, lai šī komersanta darbība būtu reģistrēta kā tātad siltumapgādes vai augstumapgādes pakalpojumu sniedzējiem. Tātad šeit jūs redzat tos reģistrus, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas reģistrus, siltumenerģijas ražotāji, siltumenerģijas tirgotāji, vai arī šie licencētie pakalpojumu sniedzēji, vai arī var būt cits tas juridiskais status, ja ka šis pakalpojums ir deleģēts saskaņā ar pašvaldību likumu, vai pašvaldību kapitāla sabiedrībai uzdots ar statūtiem, vai ir iepirkuma likums ar pašvaldību vai kādu pašvaldības kapitāla sabiedrību. Un kas ir būtiski, programma neierobežo, ka tie var būt tikai esoši pakalpojumu sniedzēji. Programma pieļauj, ka tie ir arī jauni pakalpojumu sniedzēji. Tātad pēc projekta realizācijas priekšnosacījums kapitāla atlaides piemērošanai būs, ka šim te atbalsta saņēmēja statusam ir jāatbilst. Ļoti tāds pats viens no svarīgākajiem jautājumiem, kādā veidā jūs šajā programmā varat saņemt atbalstu. Un uzsvēršu vēlreiz, atbalsta instruments ir finanšu instruments, tas ir visos gadījumos aizdevums ar kapitāla atlaidi. Kāpēc šeit jūs redzat garantija un Altuma aizdevums? Tāpēc, ka principā tas pirmais un tas ceļš, ko mēs visvairāk gaidītu, ka jūs ejat, ka jūs projekta realizācijā sadarbojaties ar finanšu iestādēm Latvijas tirgu ar bankām, kuras jums piedāvā aizdevumu šo projektu attiecināmo izmaksu finansēšanai, un attiecīgi Altuma loma kā atbalsta sniedzējiem ir sniegt garantiju šim aizdevumam. Tātad atbalstīt tieši to vājo vietu, kas ir nodrošinājuma iespējams pietiekamība brīžos, kad jūs būvējat kaut ko jaunu vai rekonstruējat, tā garantijas loma ir tieši sniegt šāda veida atbalstu. Un attiecīgi vienā vai otrā instrumentā pie vienādiem nosacījumiem jūs saņemsiet arī vienādu atbalsta apmēru. Sīkāk par katru garantiju bankas aizdevumam. Tātad būtiski, ka šis bankas aizdevums var būt tieši projekta attiecināmām izmaksām. Ja projektā būs arī neattiecināmās izmaksas, tad pirmkārt domājiet par to, ka tās finansējat no savas līdzdalības. Ja tās ir būtiskas un tomēr nepieciešams arī piesaistīt finansējumu, tad tam aizdevumam jābūt nodalītam. Tātad neattiecināmās izmaksas citā aizdevumā, kuram nebūs garantijas, no kura nerēķinās kapitāla atlaidi. No šī attiecināmo izmaksu aizdevumu savukārt tiešā veidā būs atkarīgs kapitāla atlaides apmērs, kādu jūs varēsiet saņemt. Altuma garantija bankas aizdevumam var būt līdz 80% no aizdevuma pamatsummas, varbūt arī mazāka. Faktiski banka un jūs sarunās varat izvērtēt, cik liela garantija konkrētajā projektā ir nepieciešama.
Nu, tas gan būtiski, ka garantija nevar būt mazāka par to kapitāla atlaidi, kuru jūs pieprasīsiet, ja, jo citādi, finanšu instruments vienkārši nestrādās. Par to, kādi šim aizdevumam būs nosacījumi attiecībā uz jūsu līdzdalību, uz aizdevuma atmaksas termiņu, uz likmi, to visu banka sarunās ar jums vienojas. No Altuma puses garantijas prēmija, tad maksājums par to, ka šim aizdevumam ir šis nodrošinājuma elements, pirmos 5 gadus ir 0. Tātad garantija ir bez maksas. Tālāk 6. gadā jau tad gan stājas spēkā mūsu standartā ceļrādes garantijām komersantiem. Tas, kas ir būtiski, atkal, lai finanšu instruments strādātu korekti, ir jāievēro aizdevuma atmaksas šis te uzsākšanas ierobežojums, tad principā aizdevumu var sākt atmaksāt tad, kad projekts ir pabeigts. Ja, kamēr projektu realizē, nevar tā kā ar vienu roku vēl ņemt ārā aizdevumu, ar otru jau maksāt. Un tas ir nevēlāk kā līdz šim te minētajam datumam 29. gada 31. martam. Jā, par pēdējo punktu jau tikko no ministrijas dzirdējām to tā kā lielisko vēsti, ka, cerams, ka tad garantija metodoloģija patiešām būs jau vēl, var teikt, novembrī, un tātad līdz programmas atvēršanai noteikti būs. Attiecīgi, visu lielumu komersantiem ir iespēja izmantot banku finansējumu ar Altuma garantiju šīs te investīcijas realizēšanai. Ja tomēr ir situācija, ka kaut kādu iemeslu dēļ ar banku tā sadarbība jums neizdodas, protams, ka ir pieejams arī otrs finanšu instruments, un tas ir Altuma aizdevums. Altuma aizdevumiem šeit ir nedaudz tādi ierobežotāki nosacījumi. Faktiski tas, kas nav slaidā, tagad redzu un noteikti papildināsim pirms prezentācijas izsūtīšanas, aizdevuma maksimālā summa ir 10 miljoni eiro. Ja bankas aizdevumam tas nebija ierobežot, tad šeit tomēr Altuma aizdevums ir līdz 10 miljoniem eiro. Ir arī noteikts, ka minimālā jūsu pašu līdzdalība no attiecināmām izmaksām ir 5%, un aizdevuma termiņš var būt līdz 20 gadiem, bet atkal ļoti būtiski nepārsniedzot tā konkrētā aktīva lietderīgo kalpošanas laiku. To noteikti jūs paši vislabāk zināsiet, varēsiet argumentēt, pamatot ar ražotāju dažādiem dokumentiem, tehniskām specifikācijām, plānoto lietošanu. Ir jau arī konkrēti cengrādes apstiprināts šai programmai. Altuma aizdevuma izmaksas būs sākot no 2,5% plus 6 mēnešu Eiribor, tā gada likme, kā arī maksa par naudas līdzekļu rezervēšanu, tātad no brīža, kad jūs aizdevums tiek piešķirts, līdz jūs to faktiski izlietojat, jūs maksājat 1% gadā par neizmantoto daļu. Un Altuma aizdevumiem nodrošinājuma koeficients ir atļauts līdz 300%, ko tas praksē nozīmē, ka jūs varat aizņemties 3x vairāk nekā jūsu nodrošinājuma vērtība. Pamatdoma, protams, ir, ka jūs ieķīlējat to aktīvu, kurā jūs veicat investīcijas. Tātad, vai nu jūs izbūvējat kaklumoju, vai rekonstruējat, vai jūs vēlaties jaunu katlu, tas tad ir tas pamatnodrošinājums. Un par aizdevumu atmaksu tieši tāds pats nosacījums, kā jau stāstīju pie bankas aizdevumiem, to uzsākt ne agrāk kā pēc projekta pabeigšanas. Jā, tad ļoti vislaikam būtiskākais, ko daudz grib saklausīt, cik tad liels būs tas granta elements, jeb kapitāla atlaide. Sākot ar vienkāršāko, vai kapitāla atlaide ir grants, gluži negribētu šo vienādības zīmi vilkt. Kapitāla atlaide ir aizdevuma pamatsummas daļējs samazinājums brīdī, kad jūs esat sasnieguši projektā noteiktos mērķus, izpildījuši rādītājus. Kapitāla atlaide nevienā brīdī neiekritīs jūsu kā atbalsta saņēmēju kontā, tā tiks vienmēr novirzīta attiecīgā attiecināmo izmaksu aizdevumu daļējai dzēšanai. Ja? Vai nu tas būs šis bankas aizdevums, kuru Altuma būs garantējis, vai tas būs Altuma aizdevums, bet tajā brīdī, kad tiks lemts par to, ka jā, projekts ir realizēts sekmīgi, tas notiks, samazināsies jūsu atmaksājumā aizdevuma pamatsumma.
Tad kapitāla atlaides apmēri ir tieši atkarīgi no šī te aizdevuma apmēra, un šī ir būtiska atšķirība ar kādām iepriekšējos fondu periodos pielietotām pieejām, kur varbūt daļa komersantu, kas ir piedalījušies, tā kā zina, ka minimāli jau jāaizņems tikai kapitāla atlaides apmērā. Nē, šeit Eiropas fondu 127 šo pieeju aizmirstam, atceramies, ka pieeja ir kapitāla atlaides apmērs, atbalsta intensitātes apmērs, tie visi tiek noteikti no attiecināmo izmaksu aizdevumu pamatsummas. Tātad šīs procentuālās attiecības tiek izteiktas no attiecināmo izmaksu aizdevuma. Kā jūs redzat, kapitāla atlaides apmēri maziem vidējiem komersantiem ir līdz 50%, lielajiem komersantiem līdz 45%, bet tās atbalsta intensitātes ir augstākas atsevišķos gadījumos maziem un vidējiem komersantiem. Tas ir ļoti būtiski. Nav tā, ka jūs palaižat vējā tagad intensitātes. Nē, īstenībā jums ir iespēja ar labākiem nosacījumiem saņemt aizdevumu vai garantiju. Lielos komersantus regula ir ierobežojusi līdz šiem 45, tur, kad mēs arī visi kopā esam neko darīt. Un kāpēc šis te ir svarīgi, kāpēc jums vispār tas jāzina? Jo brīdī, kad jūs jautāsiet, kāpēc manam projektam nav šie kopā 45% tieši kapitāla atlaide, kāpēc jūs sakat, ka jums kaut kas jāsamazina? Tieši tāpēc, ka finanšu instrumentam ir jārēķina subsīdijas ekvivalents arī par to aizdevumu vai garantiju, ko jūs saņemat. Tālāk ar piemēriem šo mēģināšu paskaidrot sīkāk. Vēl tikai piebilstot, ka tad summās kapitāla atlaide vienam komersantam pa vairākiem projektiem programmas ietvaros kopā nevar pārsniegt 9 miljonus eiro un saistītu uzņēmumu grupai nevar pārsniegt 12 miljonus eiro. Šeit tā ļoti schematiski tie divi atbalsta instrumentu veidi, bankas aizdevums ar garantiju vai automa aizdevums, apkos, kā redzat, tā izzīmētā kapitāla atlaide sākotnēji ir pilnīgi vienāda. Tad skatīsimies detaļās, kā tas varētu veidoties uz vienu tādu izdomātu piemēra. Mums izdomātajā piemērā ir vidējais komersants, kuram, ja jūs atceraties, pieejamā atbalsta intensitāte ir līdz 55%, savukārt kapitāla atlaide ir ierobežota uz 50% no attiecināmo izmaksu aizdevuma. Šis komersants plāno investēt šķeldu skatu mājas būvniecībā, visai nelielā, un mūsu izdomātajā piemērā attiecināmās izmaksas ir nedaudz virs 1 miljonu eiro. Un šis komersants ir devies uz banku, vēlas saņemt bankas aizdevumu, banka to labprāt arī piešķirtu. Tas sākotnēji alkulējas ir, ka vidējam komersantam tātad kapitāla atlaide 50%, un banka redz, ka arī garantija faktiski būtu nepieciešama tajā pašā 50% apmērā. Banka pieņem lēmumu, jūs jau pieteikušies Altumā, banka pieņem lēmumu arī piesakās Altuma garantijai, un mēs savā pusē rēķinam šie te garantijai subsīdijas ekvivalentu. Veicot šo te aprēķinu, kurš mēs ceram viņu arī padarīt pieejamu publiski, šobrīd viņš vēl nav, jo garantija metodoloģija tūlīt būs, bet tā nav. Bet mūsu piemērā izdomātajā veicot aprēķinu, kurā tiek ņemtas vērā tirgus likmes, jūsu kredītreitings, jūsu nodrošinājums un tā tālāk tā joprojām daudz faktori, tiek aprēķināts, ka garantijai subsīdijas ekvivalents šajā gadījumā ir 6%. Kapitāla atlaide, atceramies, prasītāji ir 50%, saskaitam kopā sanāk 56%, tātad tas pārsniedz šo pieejamo atbalsta intensitāti, tos 55%. Mūsu piemērā tas risinājums ir, ka kapitāla atlaide ir par to 1% jāsamazina līdz 49%. Tur var būt vairāk risinājumu, var droši vien meklēt kaut kādu to drošo staldo vietu starp kapitāla atlaidi un garantiju, lai mazāk ciestu kapitāla atlaidi, bet tas, kas, tātad kopā atbalsts no tā attiecināmā aizdevuma miljona nevarēs pārsniegt to atbalsta intensitāti 55%. Tātad šis bija piemērs ar bankas aizdevumu un garantiju.
vai kaut kas mainās altuma aizdevuma gadījumā. Tad vispārēja izpratne parasti būtu jābūt tā, ka altuma aizdevumam subsīdijas ekvivalents sanāk lielāks, jo faktiski tur vairāk publisko līdzekļu, vairāk to atbalsta līdzekļu tiek izlietots, lai jums to aizdevumu sniegtu, ja. Bankas aizdevuma gadījumā garantijai tiek izlietots mazāk publisko līdzekļu. Mūsu piemērā pie tiem pašiem izvēles datiem, pie tieši tādu pašu attiecināmo izmaksu aizdevumu 1 miljonu eiro, piemērā aprēķinātais, un tas ir tikai piemērs, katram aprēķināts dzīvē būs individuāls rādītājs, subsīdijas ekvivalents aizdevumam ir 12%. Ja, šeit tātad veidojas jau tāds būtiskāks pārsniegums tai kopējai atbalsta intensitātei par to pieļaujamo. Mūsu piemērā, kad kapitāla atlaide ir jāsamazina līdz 43%, lai kopā tad nepārsniegtu to subsīdijas, to atbalsta intensitāti 55%. Jā, par šo noteikti vēl jautājumi būs, un visvairāk droši vien būs brīdī, kad jau rēķināsiet jūsu individuālo situāciju. Mēs noteikti strādāsim un kopīgi diskutēsim un skaidrosim, līdz katram būs skaidrs, kā tad tieši viņa situācija veidojas. Pieminētais 10. decembris šobrīd ir iezīmēts kā datums, kā tā diena, kad 12. dienā būs iespēja sākt iesniegt atbalsta pieteikumus šajā programmā. Tas, kas ir būtiski, vienalga ar kuru finanšu instrumentu jūs plānot startēt ar bankas aizdevumu vai automa aizdevumu, jums jebkurā gadījumā ir jāpild viens un tas pats atbalsta pieteikums Mans automs sistēmā. Atbalsta pieteikums ir kā jūsu ieejas biļeti programmā, tas iezīmē to brīdi, kad jūs tad pieteikušies atbalstam, un Līva jau pieminēja par to, ka tur darbības nevar pabeigt. Es gribētu uzsvērt, ka pirmkārt un galvenokārt darbības nevar uzsākt pirms šī atbalsta pieteikuma. Būs arī slaidi, kur vēl būs sīkāk, kur izklāstīts, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Tad tieši tāpēc šis atbalsta pieteikums ir ārkārtīgi būtisks, tā iesniegšana ir svarīga visos gadījumos, arī tad, ja plānojat projektu finansēt ar bankas aizdevumu un garantiju. Sistēma Mans automa pieteikums būs pieejams tikai tajā datumā, bet nomierināšu pieteikumā nebūs nekā jauna papildus nezinām. Mēs jau labu laiku iepriekš bijām publicējuši to pirmo redzējumu uz iesniedzamiem dokumentiem. Šobrīd mēs viņu vēl pēdējos pilnveidojumus veicam pirms publicēt atkārtot saskaņā ar noteikumu grozījumiem, bet Mans automa pieteikums būs tikai forma, kurā jums būs jāieraksta apkopojums par to, ko jūs jau esat sagatavojuši un jāpievieno attiecīgie dokumenti. Tā kā nevajag no šīs formas baidīties. Jā, un pieteikumu iesniedzot arī ministru kabineta noteikumos ir noteikts, ka jums ir tiesības to vēl precizēt. Tas termiņš pat ir ielikts ar tādu lielu rezervi, veselu 12 mēneši, tāpēc, ja jūs vēl veicat kaut kādus saskaņojumus, iepirkumus, visu pārējo, to varēs darīt un precizēt. Jā, un gadījumā, ja tas būs bankas aizdevums, banka pēc savu lēmumu pieņemšanas tad iesniegs automā vēl atsevišķu tādu garantijas pieteikumu, tā kā viņi to dara arī šobrīd strādājot ar garantijām. Kas notiek pēc atbalsta pieteikuma iesniegšanas? Pirmais, ko mēs darīsim, mēs vērtēsim pieteikums, tā saucamajā tehniskajā vērtēšanā. Varbūt tas nosaukums tad neietver to būtību, bet tā mēs to esam nosaukuši. Un šajā programmā tātad nav paredzēta kaut kāda tur pieteikuma rindošana pēc kritērijiem. Faktiski pieteikums vērtēsim iesniegšanas situācijā līdz brīdim, kad tātad pieejamais finansējums būs neteiksim izlietots, bet, teiksim, rezervēts, ja, jo lēmums jau nepieņem tūlīt tai pašā dienā, tad līdz brīdim, kad izbeigsies pieejamais finansējums. Es zinām, ka nozarē tā interese ir liela un projektu potenciāls ir liels, bet arī saprotam, ka gluži nebūs tā, ka visi iesniegs pieteikumus pirmajā mēnesī pirms Ziemassvētkiem. Droši vien jau, kad tas finansējums, tā kā ceram, ka viņš aizpildīsies tā loģiski un pakāpeniski.
Jāatcerās arī tas, ka ir tās divas daļas, ja tie vēl tie zemās gatavības projekti ar tehnisko dokumentāciju, tiem arī savu naudiņu paredzēta. Tā kā vērtēsim iesniegšanas secībā, nu, ja jutīsim, ka tukšojas ļoti ātri, tad droši vien jau laiks vērsīsim ministrijai uzmanību. Kā jau ministrs teica, ja nauda būs pieprastīta, tad domās, kur dabūt vēl. Jā. Nu, lūk, un tātad pirmais, ko mēs darīsim, sniegsim šo tehnisko atzinumu. To mēs sniegsim gadījumā, ja jūs plānosiet finansēties bankā. Jo, protams, bankai ir svarīgi saprast, un banka pati to nenovērtēs, kādas tad ir tās projekta attiecināmās izmaksas, ja mēs izvērtējam, vai ir korekti sadalīts vajadzības gadījumā, kaut ko izslēdzam vai precizējam vai tā tālāk. Kāda ir tā pieejamā maksimālā kapitāla atlaide, atbalsta intensitāte un kādi ir tie sasniedzamie rādītāji. Protams, ja mēs esam izdevuši šo tehnisko atzinumu, jūs esat aizgājuši uz banku un kaut kādā posmā tomēr jūsu projektā ir izmaiņas. Nezinu, mainās iekārtas cenām. Nu, viss, kas ietekmē izmaksas un rādītājus, tas nozīmē uzreiz, ka mums arī tas atzinums ir jālabo. Faktiski jums ir jālūdz mūs viņu labot. Neizdarīsim tad viennozīmīgi tas būs jādara vēlāk. Ja? Šo arī vēlos uzsvērt, ka atzinums viennozīmīgi ir tāds dzīvs. Ja projekts mainās, tad arī atzinumam būs jāmainās līdzi. Un tas, kas ir būtiski, tehniskais atzinums vēl nav lēmums. Mēs tikai būsim izvērtējuši izmaksas, rādītājus, pieejamo intensitāti, bet tas vēl nenozīmē, ka atbalsts ir piešķirts, ir jāturpina darboties. Altuma aizdevuma gadījumā sanāk, tāda starposma tā kā nebūs, ja mēs uzreiz tā kā iekšēji izvērtējam tehniski, virzamies uz aizdevumu piešķiršanu. Bankas aizdevuma gadījumā tas dokuments ir paredzēts tiešām visu pušu vērtībai, lai visiem būtu tad saprotami, par ko mēs lemjam un ar ko mēs strādājam. Lūk, kas tad ir atbalsta lēmums? Ja tehniskais atzinums tāds nav, atbalsta lēmums ir altuma lēmums par garantijas piešķiršanu bankas aizdevumam vai arī altuma lēmums par altuma aizdevumu piešķiršanu. Un ļoti būtiski, ka tie rādītāji, kas atbalsta lēmumam būs noteikti, viņi būs sasniedzamie rādītāji, nevarēsiet viņus vairs lūgt samazināt. Un arī nevarēsiet lūgt palielināt atbalsta apjomu pēc tam, kad atbalsta lēmums ir pieņemts. Faktiski jau jūsu atbildība ir to pieteikumu iesniegt kvalitatīvu, rādītājus pieteikt tādus, par kuriem jūs esat droši, ka tie ir sasniedzami realizējot jūsu projektu, un to pieprasīto finansējumu apmēru arī objektīvi novērtēt no atbilstoši attiecināmajām izmaksām, jo palielināt to nevarēs. Izstāstīju par tehnisko vērtēšanu, jau pieskāros lēmumam, bet kas tad vēl bez tehniskā vērtējuma ietekmē to altuma lēmumu un kāpēc altuma lēmums var nebūt arī visos gadījumos par atbalsta piešķiršanu? Respektīvi, altumam ir jāvērtē arī jūsu spēja šo te projektu realizēt un aizdevumu atmaksāt, kā jebkuram finansētājiem. Un te ir vairākas jomas. Vairums no šo jomu attiecas gan uz altuma aizdevumiem, gan uz garantijām. Pēdējais nodrošinājums gan attiecas tikai uz altuma aizdevumiem. To mēs bankas garantijas gadījumā nepārvērtēsim. Bet nekā jauna, viss tikai laba finanšu pratība, laba finanšu pārvaldība. Tātad, protams, ka pieteicējiem nevar būt vidu parādu, kā minimums jābūt ir vienošanām par nomaksu grafikā, bet tad arī jāsaprot, ka to grafiku mēs liksim kopējā jūsu naudas plūsmā un sapratīsim, vai jūs visus varat apkalpot. Protams, ka nevar būt slipta kredīta vēsture, kaut kāda ierakstīta parādnieku reģistros, Latvijas bankas kredīta reģistrā vai citur, un atbalsta pieteicējs nevar būt nonācis finanšu grūtībās. Tas ir negatīvs pašu kapitāls zaudējumi, maksāt nespēja. Valsts atbalstā eksistē arī tāds jēdziens grūtībās nonācis uzņēmums, par to vēl sīkāk pastāstīšu tālāk prezentācijā, bet lielā bilde, tā lai iezīmētu, ir jau šeit. Nākamais, protams, tiks vērtēt arī šīs konkrētās investīcijas, biznesa idejas dzīvotspēja
plānotā naudas plūsma par klientu, to pamato, vai nu šajā nozarē specifiski kādi tarifi ir šobrīd, vai jūs paredzat, ka tarifi būs jāpaaugstina, vai uz otrādi būs iespēja tos samazināt. Vai, teiksim, ja mēs runājam par kādu tirgu, kur ir kādi biržas principi, tad arī, kāda ir pieņēmumi par tām nākotnes realizācijas cenām. Protams, tehnoloģija, kā arī jūs to pārvaldat, vai tā ir integrējama jūsu šā brīža sistēmā. Un, protams, arī izēvielas, pirmkārt, izēvielu ilgtspēja, ja mēs runājam par šķeldu, un arī to, jūsu prognozes par to, kā tad turpmāk šis te izēvielas, kādas būs to izmaksas. Īpaši nepieskaršos vadībai un īpašniekiem, bet, būtiski zināt, ka vērtējam arī to, vērtējam reputāciju, vērtējam līdzekļu izcelsmi, kaut kādas citas augsta riska pazīmes var būt par pamatu, ka mēs nepiešķiram atbalstu. Un tad pats būtiskākais finanšu rādītāji. Šeit mēs runājam par plānoto naudas plūsmu periodā jau pēc kapitāla atlaides piemērošanas. Jāsaka, tā ir tiešām atvieglota pieeja tieši centralizētās siltumapgādes nozarei, jo standarta pieeja ir vērtēt, vai atbalsta saņēmējs spētu to aizdevumu atmaksāt arī tad, ja kapitāla atlaide kaut kādu iemeslu dēļ nesaņem. Centralizētā siltumapgādē, zinot to nozares specifiku, esam nākuši pretī un aprēķinus ļaujam veikt jau ar pieņēmumu, jau liekot iekšā, ka datumā, piemēram, 28. vai 29. gadā jūs saņemat kapitāla atlaidi. Un tad pēc šī, tad minimāli, kam ir jābūt, pašu kapitālam ir jābūt tajā minimālajā dzīvotspējīgajā robežā, tas ir 10%, kopējiem saistības logam pret jūsu peļņu pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas jābūt mazākam par 7,5%. Un saistība apkalpošanas koeficientam šim par cik jūsu tā brīvā naudas plūsma pārsniedz jūsu saistību maksājumus, ir jābūt 1,2. Tas nozīmē 20% rezervi. Jā, un tad, kā jau minēju, nodrošinājumi vērtējumi tikai automa aizdevumiem, un automa aizdevumus varam piešķirt līdz 300% no nodrošinājuma vērtības. Par zemās gatavības projektiem, par šo tehnisko dokumentāciju. Tātad šis atbalsts, salīdzinoši nesen grozījuma izstrādes gaitā tika papildināti grozījumi ar šo atbalstu, un tas ir paredzēts faktiski tiem projektiem, kuriem ir vajadzīgs papildus atbalsts, lai vispār nonāktu līdz tam, ka projektu investīciju var pieteikt. Ja? Tātad trūkst pašiem savu finanšu resursu, lai izstrādātu, apmaksātu tehnisko dokumentāciju. Atbalstu nevar piešķirt par tehnisko dokumentāciju, kas jau ir izstrādāta. Visos gadījumos šie visi projekti pēc būtības nevar būt uzsākti. Tad, ja jūs prasat atbalstu investīcijai, investīcija nevar būt uzsākta. Ja jūs prasat atbalstu tehniskai dokumentācijai, atkal tā nevar būt jau izstrādāta. Tad jūs pieskaties, un tad tikai ar šo te aizdevumu finansējumu finansēja tehniskās dokumentācijas izstrādi. Bet, lai, protams, nesanāktu tā, ka jūs saņemat tikai naudiņu projektēšanai, un pēc tam programmā jau ir beidzies finansējums, un mēs jums nevaram palīdzēt ar investīciju, jums arī šādus projektus piesakot, jau ir jāpiesaka aplēse par kopējo investīciju un par to, kādus rādītājus tā sasniegs. Kaut kāds vienkāršs piemērs, jūs piesakaties, 10,000 tehniskai dokumentācijai un tur 500,000 investīcijai. Mēs jums arī rezervēsim šos 510,000. Kopā šādi mēs varam rezervēt līdz 20% no tā programmā kopā pieejamā naudas maka. Arī tā kā šādus projektus ir realizēt ilgāk un sarežģītāk, tad termiņš šādu projektu pieteikšanai ir noteikts līdz nākamā gada 31. decembrim. Ja uz to brīdi tie 20% nebūs rezervēti šiem projektiem, tad tie aiziet uz kopējo maciņu jau augstas gatavības projektiem, tātad investīcijām. Jā,
kā jau minēju, tātad šie zemās gatavības projekti iesakās faktiski ar 1 atbalsta pieteikumu, 2 atbalsta veidiem. Jo tehniskajai dokumentācijai vienīgais atbalsts, ko drīkstam un varam piešķirt, ir de minimis atbalsts. Tur tātad priekšnosacījums arī, ka jums ir pieejams un jūs gribat viņu iztērēt tieši šim mērķim, ja. Savukārt pašai investīcijai tā ir šī te regula 651. regula un 48. panta atbalsts, kas paredz tieši atbalstu centralizētai siltumapgādei. Lēmumi gan būs 2, šeit tiešām tie būs 2 lēmumi. Tehniskai dokumentācijai mēs lemsim vispirms, piešķirsim aizdevumu, teiksim, tā kā mūsu piemērā atrast 10 000, ja, bet tātad to investīcijas aizdevumu, tos 500 000, par to piešķiršanu mēs lemsim tajā brīdī, kad tehniskā dokumentācija jau būs izstrādāta, mēs to būsim izvērtējuši un secinājuši, ka tas projekts ir realizējams. Kapitāla atlaidi par visu to pieteikumu jūs tad saņemsiet beigās. Nav tā, ka jūs saprojektējat, ja iesniedzat, ka projektēšana veikta, piemērojat kapitāla atlaidi. Nē, tā mēs diemžēl nevaram darīt. Kapitāla atlaidi var piemērot tad, kad ir sasniegti rādītāji. Tā, šobrīd es nodošu stafeti kolēģim Mārdim, kurš izstāstīs sīkāk par tehnisko vērtēšanu, un tad vēl atgriezīšos vēl par kādām niansēm. Jā, paldies, Līga, paldies iepriekšrunātāji. Atnes Dalps, Altums, un kopā ar Līgu būsim arī tehniski izvērtēs projektus. Otvars ir svarīgi, ko tad mēs vērtēsim. Iespēja robežās, šeit mēs kaut kādu atrunu, iespēja robežās šo informāciju nebija sniegt šodien, vai arī tad, kad būs viņi vairāk. Vairāk kā atkārtots arī Līva jau minēja, arī Līga šīs attiecināmās izmaksas. Es vēlreiz neatkārtošu, jo tās jau tika nosauktas. Tas princips, ko mēs ievērojam, ir, ka attiecināms ir tās, kas ir šajos punktos uzskaitīts, ko jau Līva arī uzskaitīja, tad tieši ģenerējoši, tieši uzkrājoši, tieši ražojošās lietas. Tas, kas ir papildu infrastruktūra, ceļi, kaut kāds darbinieku ērtības, tās lietas nebūs attiecināmās izmaksas. Jā, kā jau iepriekšējos runātāji arī norādīja, tad šīs gaisa piesārņojošās vielu emisiju attīrīšanas iekārtas un tīkli arī ir attiecināmās izmaksas. Neattiecināmās, un šeit es gribētu uzsvērt pirmo punktu ļoti, jebkādas darbības ar fosīlo būs neattiecināmās, vai nu jaunu fosīlo izveide, ieslēgšanās fosīlajiem, akumulācija no fosīlajiem. Šādas izmaksas bet atbilstoši nosacījumiem viņas ir neattiecināmos. Pārējās neattiecināmās, domāju, jūs jau no citiem projektiem esat redzējuši, kādu īpaši izņēmumu vai specifiskas situācijas projektēšana, PVN, zemes iegāde, lietot iekārtu iegāde, ceļu malkumu izbūve, žogi, apdrošināšanas licences, transports un piegāde. Gan būtiski, ja tas nav iekļauts būvniecības tāmas formā, atbilstoši LBN mehānismu izmaksās. Tāpat arī projektu vadība un uzraudzība, ja tā nav iekļauta viesuzdevumos. Viesuzdevumi ir attiecināma izmaksa, atsevišķi norāda kā projektu vadība, tad tā nav. Un eksploatācijas un apkopes izmaksas arī ir neattiecināmās. Jā, tas princips ir, ja izmaksas apkārtojās regulāri, viņas nebūs attiecināmas, tad tās ir eksploatācijas izmaksas. Iesniedzamie dokumenti. Uzreiz divas lietas. Pirmais, jūs solat, ka šīs dienas laikā jūs šo prezentāciju saņemsiet savos e-pastos, tā ka jums vajadzīgi fotografēt, ka es teikšu, ka tas būs daudz pārskatāmākā formātā pieejama. Un tā kā ir notikuši nelielas korekcijas, tad plāns ir, ka nākamās nedēļas laikā mēs mūsu mājaslapā ieliksim jau izvērstu, kā jūs būtu atcerēties, kādu laiku bija šis te tehniski ekonomiskā pamatojuma, tā ir būtams nostāks un tāda saturs. Viņš nākamās nedēļas laikā atkal tur atgriezīsies ar zināmām korekcijām. Korekcijas nebūs būtiskas, viņš būs ļoti līdzīgs tam, kā viņš izskatījās. Mēs apkārt, ka viņš tur bija pieejams. Un tad, kas ir tas, kas mums interesēs? Esošās situācijas izvērtējums, projekta apraksts, tā skaitā projekta finanšu analīze, tātad jūsu biznesa plāns šim te darījumam,
esošās situācijas un plānotās investīciju energoefektivitātes novērtējums. Esošā situācija, plānotā, uzskaits, risinājumi, ka mums vienmēr ir ļoti svarīgi, kā jūs pārvaldīsiet savu informācijas un enerģiju plūsmu uzskaiti, sasniedzamie rādītāji un centralizētās siltumapgādes sistēmas atbilstības efektivitātes CSA kritērijiem. Ko es gribētu ļoti lūgt un iedrošināt, nekautrējieties, neaizļot īpaši tur smalki saformatēt, bet sniedziet arī savus Excel failus iekšā. Tas mums atvieglo dzīvi, jo visļaunākais ir, kad ir iesniegts PDFs, kas ir Word dokuments pārvērsts par PDF, kurš ir izmantojis Excel tabulas, un tad mums kaut kādā veidā ir jāmēģina tagad summarizēt, apkopot manuāliem copy-pastiem. Tas ir ļoti nevajadzīgi. Mēs esam bankas cilvēki, mēs esam inženieri, Excels ir mūsu darbrīks, tā ka nekautrēties, kādā formā viņš ir, tāda lieta klāt, nekas slikts no tā nebūs, ja jūs pievienosiet arī Excel failus. Gan finanšu aprēķiniem, gan arī tehniskiem aprēķiniem. Un kā pēdējā punktā minēju, tad šie CSA kritēriji, lielākā daļa no jums ar viņiem ir saskārušies. Tas nozīmē, ka sistēma pēc projekta realizācijas izmanto vismaz 50% atjaunīgās enerģijas vai 50% aplikuma siltuma, vai 50% abu divu kombināciju, vai 80% augstas efektivitātes koģenerāciju, vai kombinācija no visiem augstāk minētajiem. Jā, tas ir, jūs pat labāk man noteikti zināsiet, kur šīm prasībām nav kājas. Tātad konkrētā direktīva. Tad iesniedzamie dokumenti augstas gatavības projektiem ir būvprojekts minimālā sastāvā vai projekta koncepcija. Šeit zemāk redzēsiet atbilstošos vispārīgo būvnoteikumu aprakstus, no kā tas izriet, ko mēs saprotam ar šādiem dokumentiem. Pilna investīciju tāme pietiekamā detalizācijā. Un par detalizāciju mūs neinteresē veida līkumu skaits, tur trases kaut kādā posmā. Tik sīka detalizācija nav tas, ko mēs meklējam, bet mums ir jāvar saprast līdzekļu izlietojuma nolūks. Mājas izbūve 1 miljons nav pozīcija, kas mums ļauj to saprast. Ja tie ir zemes darbi, tīklu apsaista šādā līmenī, mēs jau varam saprast, par ko šī nauda paredzēta, tāds ietiepstoši kādas detalizācija. Protams, par daudz nebūs, un tāpēc atpakaļ nevitīsim, ja tā būs pilna, kārtīga, korekta, izvērsta būvniecības tāme, bet mūsu aicinājums ir neatstāt šīs vispārīgās pozīcijas vai ļoti apvienotas. Piemēram, mēs esam siltumsūkņu piegādes gadījumā, siltumsūkņu piegāde, projektēšana, montāža, pieņemšana, eksploatācija viena pozīcija. Tas tā nav labā praksa, jo mums ir jāvar saprast, kā šīs izmaksas sadalās. Tāpat arī, protams, ir nepieciešams projekta realizācijas īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti, lai mēs saprotam, ka jūs konkrētajā vietā, konkrētajā situācijā drīkstat realizēt šo projektu. Parasti tā nav problēma, bet esam saskārušies savu pieredzi ar situāciju, ka klients ir pieņēma, ka nekas gan jau ar šo mazātiņu rajonu varēšu pat taisno iztaisīt trasi. Tas parasti nav tik vienkārši. Un vēl viens dokuments saskaņojums ar siltumenerģijas apgādes sistēmas operatoru. Protams, ja jūs pats esat operators, tad jums šis saskaņojums nav vajadzīgs. Bet, ja jūs slēdzaties pie svešiem tīkliem, tad kaut kādai formai, kas parāda, ka tīklu turētājs jums ļauj to darīt. Tur nav kāds konkrēts dokuments, bet domāju, ka apmēram ir skaidrs, kā tas varētu izskatīties. Sasniedzamie rādītāji, es arī tagad neiešu cauri vēlreiz visiem punktiem, tie jau tika vienreiz nodemonstrēti, kā minēju, šī tabula jums būs pieejama šīs dienas laikā. Vēlreiz gribētu uzsvērt, ka sasniedzamie rādītāji ir uz kapitāla atlaides 1000 eiro. Nevis uz kopējām izmaksām, bet tieši uz kapitāla atlaides 1000 eiro. Un jā, kā redzat, tās ir megavatstundas, kas ir jāsasniedz gadā. Un tad, tā daļa, kāpēc mēs nonāksim līdz šim megavatstundai. Es uzreiz parādīšu šo un nākamo slaidu. Tātad būs arī burtu un ciparu kombinācijas skaidrojums. Šīs formulas ir salīdzinošas slaidas. Sākotnēji bija plāns, ka mēs strādāsim pie CNH 222, bet Kems ir izstrādājis savu metodoloģiju, kā aprēķināt sasniedzamos rādītājus, tāpēc šeit varbūt tas primārās enerģijas ietaupījums ir cits termins, negluži tas, kas ir 222. Cik mēs esam paspēlējušies ar Exceli,
problēmām nevajadzētu būt. Es ceru, ka viņš arī nebūs. Ja viņas parādīsies kopā ar kolēģiem no KEM, mēs viņus operatīvi risināsim. Jā, tādas būs aprēķina formulas. Kurā mums pēc kāda laika jau būs jāslēdz pratēt. Nekas šausmīgi, neizdarāms tur nav. Tie, kas ir rēķinājuši savas sistēmas, viņi jau viņas ir redzējuši pie paša lielu patēriņu pirms, patēriņu pēc, saražotais pirms, saražotais pēc. Tādēļ domāju, ka darāms tas ir. Tas princips galvenais, kas tiks ievērots šajos aprēķinos, ir, ka mēs sarēķināsim un ņemsim vērā jūsu aprēķinus, ko esat jūs rēķināsiet, jūsu aprēķinus par kurināmā un enerģijas patēriņu pirms projekta, kā arī saražotā siltumenerģijas daudzumu pirms projekta un pēc projekta. Tātad salīdzinošos divus lielos arī tiek noteikti starpīgi. Jā, un par jautājumiem tad pēc prezentācijas varēsim arī sīkāk to izdiskutēt. Protams, ka metodoloģija arī, es domāju, tuvākajā laikā būs pieejama ar plašākiem skaidrojumiem. Ja rodās kaut kādi jautājumi, noteikti dodat mums ziņu, lai mēs arī varam paplašināt šos skaidrojumus, jo, protams, ka gan KEM, gan Altuma nolūks un mērķis ir, lai šī programma strādātu, nevis bezjēdzīgi sarežģīti. Tad, jā, par to, kas veic šos aprēķinus, šeit arī ir labas ziņas. Šis veicēju loks ir paplašināts. Tad iepriekš minētie bija certificēti neatkarīgi eksperti atbilstoši šeit minētajai jomai apkurses sistēmas un gaisa kondensatora sistēmu pārbaudē. Un akreditētie uzņēmumi energoauditori nāk klāt certificēti siltumapgādes ventilācijas un gaisa kondensatorijas sistēmu projektētāji. Jā, tad tas būs arī daļa no metodoloģijas, bet tad rādītājs veids balstoties uz grafiskiem datiem un plānotajiem patēriņu datiem. Tā kā veikt aprēķinus noteikti konkrēti iekārtas specifikācijām jau būtu jābūt gatavām. Pēc projekta pabeigšanas, un šis arī ir vēl viena tāda ļoti laba lieta šai programmai, ja nemainās. Ja investīcijas tiek īstenot atbilstoši projekta pieteikumam, nemainās sasniedzamie rādītāji un nav jāveic atkārtot aprēķini, tad nav jāveic atkārtot aprēķini. Tad jūs visu izdarāt tā, kā jūs pieteicāt, jūs noziņojat Altumam un tās arī ir projekta veiks. Ja ir izmaiņas veiktajos darbos, iekārt tehniskajos parametros, tad veic atbilstošu pārēķinu, un to gan varēs veikt tikai akreditēts uzņēmuma energoauditors. Vēl viens ļoti būtisks punkts no vismaz Altuma programmām, kas ir bijušas pēdējā laikā, ja rādītāji nesasniedz pieteikto vērtību, arī tāda situācija iespējama un tiek pieļauta, kapitāla atlaide var tikt samazināta. Šobrīd par samazinājums ir šajā procesā, bet rodas par proporcionālu samazinājumu pret sasniedzamiem rādītājiem kapitāla atlaidē. Projekta pabeigšana nevēlāk 29. gada 31. marts. Un ar projektu pabeigšanu mēs saprotam, ka projekts ir gan pabeigts fiziski būvniecība, ir palaists nosaukt ražošanā, un šie rādītāji tad ir strādājoša sistēma. To jūs paši nodefinējat. Kurš ir tas brīdis? Mēs neteiksim, ka kā BVKB parakstīs nākamajā dienā mēs jau klāt, un kur ir sasniedzami rādītāji. Jūs varat viņu palaist un tad noziņot Altumam, kad projekts ir pabeigts. Laiks ir diezgan daudz, un ceru, ka mums visiem izdosies viņu arī ievēlēt. Pēc līdz. Labi. Ir vēl viena daļa. Jā, varbūt būs mazāk jautājumu, jo kaut ko vēl gribam izstāstīt, jo mēs esam sagatavojušies. Šo sadaļu nosauc, kā biežāk uzdotie jautājumi par valsts atbalstu. Tas tā droši vien sanāks plašāk, bet mēģināsim iet cauri. Pirmais tāda būtiska lieta, ko nosaka noteikumi un ar grozījumiem ir vēl precizēts, kā tieši šis būtu piemērojams un attiecināms. Tad visiem projekta īstenotājiem ir jāievēro horizontālie principi, tas ir nenodarīt būtisku kaitējumu, energoefektivitāti pirmajā vietā, piemērš 3. principa nosaukumu, bet jā, un tās jomas, ko šie principi skar,
ir atkritumu apsaimniekošana, tātad būtiski, protams, lai projektā visi būvniecības atkritumu, demontāžas atkritumu tiktu atbilstoši apsaimniekot un tas arī tiktu dokumentēts. Otrā būtiskā joma ir emisiju samazināšana. Arī mēs runājam tieši par būvdarbu procesu, par putekļiem, trokšņiem, tātad būtiski ir novērst tādus vai maksimāli samazināt. Tad jau mēs runājam tālāk par uzstādāmajām iekārtām un par gaisa kvalitāti, kā, ja jūs uzstādat sadedzināšanas iekārtas, tātad biomasas sadedzināšanas iekārtas, tad tās nevar pasliktināt gaisa kvalitāti. Attiecīgi ir jāparedz, jums ir jāskaidro, kā jūs nodrošināsiet atbilstošus filtru risinājumus vai citus risinājumus, kas to nodrošina. Protams, energoefektivitāte. Šeit tiešām šis droši vien būtu pirmais princips, ja vissvarīgāks ir enerģijas patēriņa samazinājums. Jūsu projekts viennozīmīgi būs vērsts uz to, mēs tad sagaidām tehniski ekonomiskajā pamatojumā arī aprakstu un pamatojumu šim. Un pēdējais princips arī varbūt netik ierasts, teiksim, ja mēs par atkritumu apsaimniekošanu, par kaut kādiem putekļiem un trokšņiem, normāla standarta būvniecības prakse, pielāgošanās klimata pārmaiņām varbūt ir tāda jaunāka joma, bet arī mūsdienās nebūtu nezināma joma. Un runa ir par to, ka jūs savā projektā esat izvērtējuši pirmkārt, kāda klimata riska uz jums attiecas, un tad, ja viņi ir būtiski, ja viņi uz jums attiecas, tad jūs arī aprakstat un paredzat, kā jūs ar šiem riskiem strādājat, kā jūs šos riskus samazināt. Faktiski ir katrai pašvaldībai Latvijā noteikts kaut kāds klimatiskais profils, tiem ir noteikts riska klases. Šie plūdu riski ir viena no tipiskākiem, būtiskākiem, kas var iestāties. Materiālos, ko mēs publicēsim, būs arī saites uz mājaslapām, kur var iegūt šo te informāciju, un attiecīgi tad izvērtēt, cik daudz un vai jūsu projektā šis risks ir jāsamazina. Un tas galvenais princips ir, ka Altum nebūs tāds horizontālais lielais pārvaldītājs, kas tad veiks pie jums pēc projekta auditu, vai ir visa dokumentācija par atkritumiem, trokšņiem, putekļiem un vēl visu, kas varētu būt. Bet ir būtiski, jums ir pienākums šo te informāciju uzkrāt, dokumentēt, lai kaut kādas izlases pārbaudas gadījumā jūs arī varētu paskaidrot, kā tad esat šos principus ievērojuši un šo veikuši. Protams, lai to nodrošinātu, mēs to iekļausim mūsu atbalsta līgumos šīs prasības un aicināsim arī jūs savos līgumos ar pakalpojumu sniedzējiem, cik tālu tas ir attiecināms un iespējams šīs prasības iekļaut. Mēs zinām, ka ir situācijas, ka jau šobrīd ir izpludināti iepirkumi un iespējams līgumā nav tādu precīzi formulējumu. Tas pilnīgi noteikti ir izcināms individuāli. Pirmkārt, jau būvnormatīvi arī paredz vairumu, to, kas attiecas atkritumiem un emisijām, kad sazinieties ar mums, kopā noteikti to risinājumu atradīsim, kā tad nodrošināt šo atbilstību šiem principiem. Jā, Arnis stāstīja par iesteidzamiem dokumentiem, kas ir saistīti ar tehnisko izvērtēšanu. Es gribu pieminēt arī pārējos dokumentus. Un pirmais no tiem ir mazā vidējā komersanta deklarācija. Un šeit mazajiem vidējiem parasti nav jautājumi, bet lielie komersanti jautā, kāpēc mums tāda jāiesniedz. Tā ir, jāiesniedz visiem. Deklarācijā paredz norādīt komersanta lielumu, tā skaitā, ka tas ir lielais komersants. Tātad, lai korekti noteiktu status, deklarācija ir obligāti iesniedzams dokuments. Tāpat arī pilna saistīto uzņēmumu grupu struktūra. Tas ir ārkārtīgi svarīgi no vairākiem aspektiem. Gan lai mēs pareizi novērtētu saistīto uzņēmumu grupu, cik tad lielu atbalstu mēs varam piešķirt. Ja jūs atceraties, saistītu uzņēmumu grupai pieņemais atbalsts ir ierobežots līdz šiem 12 miljoniem eiro. Gan arī, lai korekti novērtētu to pašu mazā vidējā komersanta statusu, jo to vērtēties komersantam pašam, bet saistītu uzņēmumu grupai. Un, protams, finanšu pārskati jūsu līdzdalības līdzekļu izcelsmes apliecinoši dokumenti.
Mēs varam pieprasīt papildus informāciju. Visos gadījumos mūsu mērķis ir pozitīvs atbalsta lēmums, tāpēc jautāsim pēc korektas informācijas, līdz to saņemsim. Bet noteikti šīs ir tās situācijas uzskaitītās, kad viennozīmīgi būs papildus dokumenti. Tas ir, ja jūs pieteiksieties automa aizdevumam, ja jūs esat publiskā iepirkuma likumā vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, tad jums ir iepirkums jāveic likumā noteiktā kārtībā, tad mēs lūgsim saites uz attiecīgajām publikācijām. Un tajā retajā gadījumā, ja jūs gribat strādāt ar piegādātāju vai būvnieku, kas ir jums saistīts uzņēmums. Tā ir tāda situācija, tam nelielu iekrāsot sārtu karodziņu, kopumā labprātāk ieteikt no tādām izvairīties, jo tas ir potenciāls interešu konflikts. Bet, ja tāda situācija ir, ja jūs esat veikuši tirgus izpēti, cenu aptauju, iepirkumu, tiešām izvēlējušies lētāko piedāvājumu, tas ir saistīta persona, to var vērtēt, to var izsnāt. Tad noteikti prasīsim papildus informāciju un vērtēsim. Jā, jau pieminētais piegādātāju atlases. Tātad, ja jūs esat publiskā iepirkuma likuma izpratnē pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likuma izpratnē, tad viennozīmīgi jūs veicat iepirkumus saskaņā ar šiem normatīviem aktiem, tā kā to tie regulē atbilstoši par noteiktajiem sliekšņiem, kārtībai un tā tālāk. Pārējie, ja jūs neesat šis subjekts, tad jūs varat saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu izvēlēties saimnieciski noteiktā kārtībā. Tirgus izpēte, cenu aptauja. Kāpēc tas tā ir? Šeit arī ir ielikt atsauce. Mēs strādājam ar Eiropas struktūra fondu naudu, un to neregulē pat konkrēti šīs programmas noteikumi, bet horizontālie struktūra fondu visu periodu noteikumi. Tad nākamā būtiskā lieta, kas tieši saistīta ar valsts atbalstu, šis darba sākuma jēdziens. Jau uzsvēru, ka ļoti būtiski ir vispirms iesniegt atbalsta pieteikumu un tikai pēc tam sākt darbus. Kāpēc? Nosacījums izriet no regulas, tā ir tās saucamā stimulējošās ietekmes pierādīšana, tātad, ka bez atbalsta projektu nerealizētu vai realizētu, piemēram, mazākā apmērā vai realizētu vēlāk. Praksē šī praktiskā piemērošana ir tieši tas robežšķirtne atbalsta pieteikumu iesniegšana. Un te ir arī būtiski saprast, ko mēs saprotam ar darbu sākumu. Ja no vienas puses jūs teiksiet, jūs taču prasat mums jau tur projektu koncepciju vai ekonomisko pamatojumu, tā teikt virkni dokumentu, kas mums jau ir jāsāk gatavot. Un jā, tie ir sagatavošanās darbi, un to jūs drīkstat veikt. Tas netiek uzskatīts par pašas investīcijas darbu sākumu. Investīcija ir tātad... Investīcijas darbu sākums ir, ja jūs noslēdzat līgumu par to būvniecību vai par to iekārtību gādi. Ja jūs samaksājat avansus, pat iespējams bez līguma, bet avans ir jau apņemšanās, iegājums. Ja, tas jau ir darbu sākums. Vai jūs fiziski tiešām jau veicat darbus, jau būvējat to katlu māju, tad nepārprotami investīcija ir uzsākta un to ieteikt vairs nevar. Tas atsevišķais stāsts par tiem 20% par tās tehniskās dokumentācijas atbalstu, tur tad ir vēl tas stingrāks nosacījums, ka arī tehnisko dokumentāciju jūs varat pieteikt tikai to, kur un izstrādāt. Ja, bet vairāk tomēr mēs šajā prezentācijā fokusējam uz tiem 80% no naudas tiem gatavajiem projektiem, kas pieteiksies investīcijai. Tātad tur sagatavošanās darbus veiciet, apmaksājiet, pašu investīciju vēl neveiciet, neapmaksājiet, neparakstiet. Tā pēdējā piebilde, noteikumos ir iekļauta iespēja, nezinu, vai praksē pagaidām neesam redzējuši, kur varētu būt kāda iespēja vēl atbalstus apvienot, ja kumulēt no kādiem citiem atbalstiem. Jārēķinās, ka tāpat intensitātes griezti jau paliek, ja?
Bet tajā gadījumā darba sākuma nosacījums var būt vēl stingrāks. Tipiski tas tad ir tā, ka visiem atbalsta sniedzējiem ir jābūt pieņemšiem lēmumu, un tikai tad jūs varat sākt darbus. Tā kā tad vēl uzmanīgākie gadījumā plānojat vēl kādu atbalstu šim pašam projektam, šim pašām attiecināmām izmaksām piesaistīt. Lūk, un šis tiešām laikam ir biežāk uzdotais jautājums, bet kā rīkoties situācijā, ja mēs gribam iepirkt uzreiz apvienoto projektēšanu un būvniecību? Jo, tā kā tikko teicu, ja tad līgumu nevar slēgt, tad, ja līgums jau ir par to būvniecību, tad veidojas tā kā problēma. Tad šis ir izņēmuma gadījums, tāda praksē valsts atbalsta piešķiršanā, ka šādu līgumu drīkst slēgt, un ja jūs viņu gribat noslēgt, ir šobrīd pirms atbalsta pieteikumu, tad ir būtiski, ka tajā līgumā ir nodalītas tās divas aktivitātes, tad projektēšana un būvniecība, un faktiski ar to parakstīšanu līgums stājas spēkā tajā daļā, kas ir projektēšana. Un tajā daļā, kas ir būvniecība, līgumā ir ietverts atlikušs nosacījums, kurš pasaka, ka tā līguma daļa stājas spēkā tikai pēc noteiktu nosacījumu izpildes. Un te ir divi varianti. Minimālā prasība ir šis atbalsta pieteikums iesniegts. Jums drošāka prasība, neobligāti, protams, var būt, ka ir arī tiešām lēmums par to, ka konkrētai investīcijai atbalsts tiek piešķirts. Visos gadījumos, ja jūs tagad tiešām no šodienas līdz 10. decembrim gribat to līgumu jau parakstīt, ļoti aicinam pārliecināties, saskaņot, nepārsteigties, lai nesanāk tā, ka tomēr projekts ir uzsākts un atbalstam to vairs pieteikt nevar. Vēl nedaudz gribēju pieminēt, jo tomēr nozarē strādā arī daudz pašvaldībām piederošu uzņēmumi par komersanta statusu, par to, vai tas ir mazais vidējais vai lielais komersants. Tātad ir, kā jau minēju, status tiek noteikts saistītu uzņēmumu grupas līmenī. Pilnā apmērā skaipa kopā visus, ar kuriem jums saistība ir virs 50%, un proporcionāli skaits kopā tos, ar kuriem jums saistība ir virs 25%. Tas vienkāršots skaidrojums, ja. Un tad ir tie robežu sliekšņi, darbinieku skaits, bilances kopsumma, apgrozījuma kopsumma, kur tad pārsniedzot konkrētu slieksni, attiecīgi esat mazais, vidējais vai jau lielais uzņēmums. Lielie uzņēmumi tipiski šajā programmā būs visi pašvaldībām piederošie komersanti. Jo pašvaldības Latvijā pēc nopusējuma ir lielie komersanti, ja, ir tāds ļoti zems slieksnis, kura pašvaldība netiek uzskatīta par lielu. Faktiski Latvijā tādu novadu pilsētu šobrīd, cik man zināms, nav. Tad visas pašvaldības ir lielās, un ja komersantā pašvaldības dalība ir virs šiem 25%, tad automātiski arī šis komersants būs lielais komersants. Tas pats arī otrs tipiskais, kas būs lielie komersanti, tie būs starptautiskiem koncerniem piederoši uzņēmumi, ja, lielās grupas, tur ātri vien tas slieksnis 250 darbinieki tiek sasniegts, skaitot kopā, un arī apgrozījums 50 miljoni vai bilants kopsumma 43 miljoni nav grūti sasniedzams. Prezentācijā ir arī saites uz mazā vidējā komersanta deklarācija, uz CFLA izstrādātiem palīgu materiāliem. Tie būs pieejami arī Altuma mājaslapā un jau tagad pieejami. Šeit arī visos gadījumos, ja nav skaidrs, jautājiet, konsultēsim, palīdzēsim saprast. Un arī jau sākumā pieminēju par to finanšu veselību, un to finanšu veselību tiešām mums pienākums tagad programmā vērtēt no divām pozīcijām. Viens ir no finansētāju pozīcijām, kuras es izstāstīju, un otrs ir no valsts atbalsta pozīcijām, jo valsts atbalstā ir tas ļoti būtiskais kritērijs, ka atbalstu nevar piešķirt uzņēmumam, kurš ir grūtībās nonācis. Un arī šo kritēriju vērtē ne tikai konkrētā SIA, konkrētā komersanta līmenī, bet saistītu uzņēmumu grupas līmenī. Pilnas grupas, tā skaitā ārvalstu uzņēmumiem.
Ja? Un visiem tātad tie kritēriji ir, ka nevar būt maksātnespējas procesa pazīmes, nevar būt jau saņemts glābšanas vai pārstruktūrēšanas atbalsts un nevar būt zaudēt vairāk kā 50% no pamatkapitāla. Savukārt lieliem uzņēmumiem ir papildus finanšu kritēriji, konkrēts rādītājs, kurā jābūt jūsu saistība pret pašu kapitāla attiecībai un, protams, procentu segumam no jūsu brīvās naudas plūsmas ir jābūt vismaz 1. Un tas izaicinājums lielajiem komersantiem ar starptautiskām grupām bieži ir iegūt datus par pilnu starptautisko grupu, jo, kā jau minēju, vērtē gan jūsu datus individuāli, gan grupas kopējos konsolidētos, jeb sumētos datus. Bet, labā ziņa kopš šīs vasaras arī ir risinājums. Tad, ja tā būs jūsu situācija, tad jau risināsim to sīkāk, cik tālu datus jūs varat iegūt, un tālāk jūs apliecinat ar konkrētu formu, ka grupā kopumā nepastāv pazīmes, nav neviens grūtībās nonācis, un, ja gadījumā tas pēc tam atklātos, tad jūs apņematies arī atbalstu atmaksāt. Piezīme par pašvaldībām. Pašvaldībām grūtībās nonākušu uzņēmumu pazīme ir, ja tās ir pašvaldības finanšu stabilizācijas procesā. Tā ir publiski pieejama informācija Finanšu ministrijas mājaslapā. No finanšu stabilizācijas procesa pašvaldība var iziet tikai ar ministru kabineta lēmumu. Attiecīgi, diemžēl, ja atbilstam plāno pieteikties komersants, kura īpašnieks pašvaldība ir finanšu stabilizācijas procesā, kamēr tas nav noslēgts, atbalstu mēs neesam tiesīgi piešķirt. Un pēdējais slaids, droši vien jūs arī priecājaties, ir par to, ka, protams, par labām lietām ir jāstāsta, un par fonda atbalstu arī ir jāstāsta. Par šim atbalstam ir izstrādātas plašas vadlīnijas par to, kā informēt sabiedrību. Tas ir jau zināmās tās vizuālās informācijas rīku plāksnes un stendi vietās, kur jūs īstenosiet projektus, kas būtiski tie būs jāuzstāda uzreiz, kā jūs uzsāksiet projektu īstenošanu. Protams, arī jūsu tīmekļa vietnēs un sociālajos tīklos būs jāinformē par saņemto atbalstu, jālieto korektu logo. Īstenībā ir paredzēts fondu vadlīnijās līdz 3% finanšu korekcija, ja nav korektā šī publicitāte. Tā kā maza lieta, bet ļoti būtiska. Un, protams, mēs šeit sagaidām arī tādus projektus ar investīciju virs 10 miljoniem eiro, kuriem tad pēc projekta īstenošanas, lai informētu par atbalstu, ir jārīko arī publisks pasākums. Tā, vērts pieminēt. Kad pabeigsim investīciju, tad klubī to arī prezentēsim sabiedrībai. Šiem ir speciāli rīki, kas palīdz tikt galā ar šīm publicitātes lietām. Ir vadlīnijas, ir tiešsaistes ģenerators. Mājaslapā arī ir publicētas saites uz tiem, lai izdodas iesaistīt atbalstu, realizēt projektus, un tad jau par tiem pastāstīt sabiedrībai. Šis būs pēdējais slaids, mūsu kontakti. Daudziem no jums tie jau ir zināmi. Nekautrējieties izmantot. Konsultēsim gan e-pastos, gan zvanos, gan tiekoties klātienē un aptālu dažu.